Dažāda veida progresīviem ļoti patika vēl Covid laikā piesaukt tādu tēzi, kā uzticies zinātni. Savus skaidļus sauca. Tā lūk, es arī gribētu nedaudz pa skaitļiem. Tās pašas Stambulas konvencijas ietvarā tikko Eiropā nāca ziņojums par vardarbību pret sievietēm dažādās Eiropas Savienības valstīs. Un ko mēs šajā ziņojumā redzam? Kas ir līderi? Latvija? Nē, līderi ir Somija, Zviedrija, Dānija, kas ratificēja šo konvenciju. Somija 11. gadā, Zviedrija, Dānija 2014. gadā. Tātad vairāk kā 10 gadus šajās valstīs strādā šī Stambulas konvencija. Un viņas ir līderis pēc to sieviešu skaita īpatsvaru, kuras savā dzīvē saskārās ar vardarbību. Man jautājums, kādā veidā šī konvencija ir mazinājusi vardarbību šajās valstīs praktiski? Mēs tur sākt visādas demagoģijas par kaut kādu tur Eiropas vērtībām, par visu šito fufeli kaut kādu, ja, visādiem tur karodziņiem, varavīgs tā tālāk. Konkrēti, praktiski, kādā veidā šajās valstīs šīs konvencijas ietvaros ir mazinājusies vardarbība. Latvijā, salīdzinot šīm valstīm, šis rādītājs ir 2–3 reizes mazāks. Latvija vispār ir otrajā galā. Līderis ir Somija, Zviedrija, Dānija. Kādā veidā?